K04 turbīna, sarkanas sprauslas, taiksna izplūde, FMIG interkūleris. Pārbūvēts motors, uzlabots, var teikt, motors. Tad ir Audi 1.8 turbo. Īpašnieks nopirka mašīnu jau pārbūvētā un atbrauca pie mums, lai mēs viņu saregulētumiem. Bet nolasot programmu, konstatējam to, ka mašīna jau ir čipota. Īpašnieks domāja, ka viņa nav čipota, bet reāli viņa čipota ir un bija overboosts. Tāpēc, ka ir ielikta jau lielāka turbīna, viņš jau nopirka ar lielāku turbīnu, ar interkūleri, ar downpipe, turbīna K04, kā es minēju. Un nolasījāmies programmatūru ar KES 3 Alientech iekartu un konstatējam to, ka viņam jau ir čipota. Tad atradam dažas nepilnības, ko vajadzēja uzlabot, un pēc mūsu uzlabojuma parādījās vēl labāks, krietni labāks rezultāts tai mašīnai. Tā mašīna nebūs domāta sacīkstēm, bet tā mašīna būs domāta braukšanai pa ikdienu, pa pilsētēm vai ārpus. Tad mēs uzbūvējam viņu ļoti labu rezultātu. Varat apskatīties uz oriģināla faila. Viņam, ne uz oriģināla, bet uz čipotā faila viņam bija vidējā līkne. Tad 182 zirgspēki un 316 griezies moments. Pēc mūsu čipa 210 zirgu un 361 griezies moments. Tā kā mēs pielikam viņam klāt plus 50 griezies momentu un aptuveni plus 20 zirgu klāt pēc mūsu programmēšanas. Protams, mēs paņēmām arī datalogus, paskatījāmies detonāciju, turbīnas spiedienu, lai būtu droši, lai nebūtu pārāk liela detonācija voltāžos un visu sakārtojam tā, kā vajadzētu būt. Varat paskatīties, kā izskatās zem pārsega, zem kapota. Tā mašīna, kad reāli viņš ir pārbūvēts. Viņam uzreiz, kas pirms iekrīt acis, protams, FMIG jau trūba šitie un savienojumi jau tie ir. Pēc tam sarkanas poļas, no tās puses jau visi rulīši, sīknes, apakšā samainītas, interkūleris ir uzstādīts, vat redzat, lielāks interkūleris, ražīgāks, un no tās puses pilnīgā taiksna izplūde viņam ir, un, kā minēju, K04 turbīna uzstādīta tai mašinai. Ot, tādi paspīdināsim ar lukturīti, lai vieglāk un labāk būtu redzams. Jā, redzat, šāds uzbūvējums tai mašīnai ir. Tā kā, redzat, ir iespējams ne tikai dīzeļu saregulēt, bet arī benzina motorus. Ja jums nepieciešams labs kvalitatīvs čips, pārbaudīt viņu un atregulēt uz jauda stenda ar visiem datalogiem, varat pieteikties pie mums uz autočipu. Tas, kā sekojat, tas zināt, ka mūsu failu kvalitāte ir labā un mēs failus taisam individuāli priekš katrai mašinai. Un arī ļoti svarīga lieta, tā mašinam, kam ir tagad no 13 gadu un uz augšu, mēs varam uztaisīt tādus čipus, kad vispār neietekmē nekādu problēmu jūsu QF filtra darbībai un droši var pārvietoties ar mašinu. Čau!